Šajā video es pastāstīšu par vienu no PTeko produktiem, tā ir linējas pērnica, un precīzāk tieši par pareizu šīs pērnicas uzklāšanu. Daudz uzdod jautājumu, kas tad ir linējas pērnica. Linējas pērnica ir speciāla tehnoloģijā izkarsēta linēļa, un karsēšanas rezultātā mēs iegūstam trīs nosacītas galvenās priekšrocības. Pirmkārt, linējas pērnica ātrāk žūst, tās ir apmēram 24 stundas. Otrkārt, karsēšanas rezultātā linēļai tiek likvidēta bioloģiski aktīvā vide. Līdz ar to linējas pērnica nebūs kā barotne arī pelējuma sēņu sporām, ja tādas, piemēram, ir koksnē. Un treškārt, šis produkts pirms uzklāšanas nav jāsilda. Linējas pērnica ir dabīgs produkts, ko var izmantot tikai iekšdarbiem, tāpēc, ka viņai nav UV staru noturības. Pielietojums šim produktam ir ļoti plašs. Tās var būt sienas, griesti, mēbeles, kāpņu margas, tāpat arī pirtslāvas. Pirms sākam darbu, ļoti svarīgi ir izvēlēties pareizus darba rīkus. Mēs iesakām izmantot augstas kvalitātes dabīgo vai augto saru otas. Ja tomēr jums nav pieejams šāds otas, var izmantot arī sintētisko saru otu, taču tā ir jāuzlabo. Mēs paņemam otu un aptuveni trešo daļu saru nogriežam ar šķērēm. Nogriežot sarus, tie kļūst cietāki, un tas palīdz linējas pērnici ierīvēt virsmā ļoti plānā kārtiņā, nevis vienkārši izsmērēt. Izmantojot šādu tehniku, tiek iegūts kvalitatīvs rezultāts, tas pagarina PTeko produktu kalpošanas ilgumu un klājuma kvalitāti. Sākot darba, virsmai jābūt tīrai no putekļiem. Protams, arī jābūt atbilstošam koksnes mitrumam. Procentos varētu būt no 15 līdz 18%. Tad nedaudz paņemam uz otas linējas pērnicu un plānā kārtiņā uzklājam uz virsmas. Produkts ir jāizlīdzina pa visu virsmu. Pēc linējas pērnicas uzklāšanas ir jāgaida 20 līdz 30 minūtes atkarībā no apstrādājamas virsmas tipa un tās uzsūkšanas īpašībām, kā arī apkārtējās vides temperatūras. Apstrādājot šādā veidā apdares dēļus, ir ļoti svarīgi pietiekoši daudz saiļot dēļu galsu, jo šie ir vieta, kur koks visvairāk uzņem mitrumu. Ir pagājuši 20 minūtes, un ko mēs redzam? Mēs redzam, ka virsmā linējas pērnica dažās vietās ir tā kā iesūkusies vairāk virsmā, un dažās ir ēļa palikusi virspusē. Ņemam lupatiņu, un tos liekos ēļas pārpalikumus, kas ir palikuši virspusē, mēs noslaukam. Līdz ar to mēs arī vienmērīgi šos ēļas pārpalikumus izlīdzinām pa virsmu. Ja mēs to neizdarīsim, tad būs tā, ka tajās vietās, kur ēļa būs vairāk virspusē, viņa veidos tāds spīdīgs plankums, un varbūt arī, ka šajās vietās tā ēļa var būt tāda gumijota, lipīga. Izmantotās lupatiņas pēc slaucīšanas nedrīkst atstāt vai kaut kur nomest. Tās jāieliek spainī ar ūdeni vai jāsadedzina. Tas ir drošības pasākums, kurš ir jāievēro, jo, kā zināms, ar eļļām piesocinātiem sintētiskiem materiāliem piemīt pašaizdegšanās. Izlietotās otas var viegli notīrīt ar ziepjūdeni vai dabīgo terpentīnu. Ja plānoti turpmākie krāsošanas darbi, otu var iemērkt traukā, kur ir nedaudz ielieta linējas pērnica. Var piebilst, ka veicot restaurācijas darbus, virsmu var gruntēt linējas pērnicu, atšķaidot ar apmēram 20% dabīgā priežu terpentīnu. Šajā paraugā mēs redzam materiālu paraugu, kurā vienā pusē pērnica uzklāta vienā kārtā, un šajā pusē divi klājumi pērnicas. Un šeit šajā paraugā redzam, ka atkarībā no koksnes sugas pērnica katram materiālam piešķir savu neatkārtojamo struktūru. Tā kā kokam piemīt īpašība laika gaitā dzeltēt un linējas pērnica šo procesu nenovērš, esam izstrādājuši speciālu produktu – gaišo linējas pērnicu. Salīdzinoši, šajā pusītē jūs redzat, ka ir uzklāta parastā pērnica, bet šajā pusē ir gaišā linējas pērnica. Abiem šiem produktiem ir identiska uzklāšanas pamācība, veiksmi darbos!